Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 13. nedēļas lasījums. Pirmdiena. Ābrama domās atbalsojās: uzticies Dievam, uzticies Dievam, uzticies Dievam. Ābrams bija noraizējies, viņš ļoti gribēja dēlu, bet viņam tāda vēl arvien nebija. Dievs redzēja, ka viņa draugs ir noskumis un noraizējies. Viņš gribēja to iedrošināt, tāpēc kādu vakaru atkal runāja ar Ābramu. Dievs teica: nebīsties, Ābram, es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela. Tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks. 1. Mūzus 15:1-4. Dēls būs. Ābrams droši vien gribēja no prieka lēkāt un plaukšķināt. Viņš bija laimīgs. Dievs izveda Ābramu ārā no telts. Skaties uz debesīm, Dievs teica. Ābrams paskatījās uz augšu. Melnajās debesīs bija miljoni mirdzošu zvaigžņu. Dievs turpināja runāt: skaiti zvaigznes, vai tu spēj tās saskaitīt? Tikpat daudz būs tavu pēcnācēju. Tas ir bērnu un mazbērnu. 1. Mūzus 15:5. Kas notika tālāk? Izlasīsim 1. Mūzus 15:6. Un Ābrams paļāvās uz to kungu, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Sirmā Ābrama sirds iedegās ticībā un cerībā par šo Dieva apsolījumu. Dievs izdarīs neiespējamo. Viņam un Sārajai būs pēcnācēji. Cik tas bija aizraujoši! Cik laipni Dievs īpašā veidā iedrošināja Ābramu. Dievam patīk mūs iedrošināt ar savu vārdu, lai mēs neuztraucamies. Mēģiniet pateikt savu atmiņas pantu. Tas palīdzēs jums vienmēr atcerēties, ka mūsu Dievs pilda savus solījumus. Tas kungs, tavs Dievs, ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs. 5. Mūzus 7:9. Mani interesē. Vai tu uzticies māmas un tēta vārdiem? Kā parādīt, ka uzticies viņiem? Kā tu vari parādīt Dievam, ka tu uzticies viņam? Ko nozīmē, ka Dievs ir uzticīgs Dievs un ka viņš derību tur? Tas nozīmē, ka Dievs vienmēr piepilda to, ko sacīs. Derība ir Dieva draudzība ar mums. Tajā viņš apsola mums vienmēr būt blakus, ja vien viņam to ļausim. Tas, kā viņš tur derību, nozīmē, ka Dievs vienmēr piepildīs savu solījumu. Dzirdēsim atmiņas panta dziesmu, un to klausoties, pateiksim Dievam paldies, ka viņš ir tik brīnišķīgs.
ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs, un kas derību tur un dara žēlastību tiem līdz tūkstošam augumam, kuri viņu mīl un tur viņa baušļus. 5. Mūzes 7:9. Tad nu tev būs atzīt, ka tas kungs tavs Dievs ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs, un kas derību tur un dara žēlastību tiem līdz tūkstošam augumam, kuri viņu mīl un tur viņa baušļus. 5. Mūzes 7:9. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, kungs, ka mēs vienmēr varam Tev uzticēties. Varam ticēt Taviem apsolījumiem, ka Tu tos piepildīsi, ka Tu rūpēsies par mums vienmēr un mums palīdzēsi, lai gan dažreiz ir ilgi jāgaida. Palīdz mums būt uzticīgiem. To es lūdzu Jēzus Tavā vārdā. Āmen.